Sveiki! Es esmu Eva, seksistē veikala vadītāja, un šodien es jūs iepazīstināšu ar Pure kolekcijas tīrāmajiem līdzekļiem. Rotaļlietu lietošanas neatņemama sastāvdaļa ir to kopšana. Ir svarīgi izvēlēties atbilstošu kopjošo līdzekli, lai iegūtu jums vēlamo efektu un nodrošinātu rotaļlietu tīrīšanu. Daļu rotaļlietu var kopt tikai ar siltu ūdeni, bet, lai celtu latiņu augstāk un uzturētu viņas ilgākā kārtībā un nodrošinātu mazāku baktēriju esamību uz viņām, iesakam izvēlēties kādu no tīrāmajiem līdzekļiem. Pure Toy Cleaning ir klasiskais rotaļlietu tīrītājs, piemērots ikdienas lietošanai, jebkurai rotaļlietai drošs. Tas ir izsmidzināms, uzklājam uz rotaļlietu, ļaujam neilgu laiku iedarboties, pēc tam zem tīra ūdens noskalojam. Viņš ir ar iedarbību, kas samazina baktēriju augšanu un turpmāku veidošanos un palīdz notīrīt, ja ir uz rotaļlietas palicis lubrikants vai ķermeņa šķidrumi vai varbūt kādas pūkas ir pielipušas klāt, tad šo te tīrīšanu padara pavisam vieglu un vienkāršu. Pure Med Cleaning līdzeklis ir piemērotāks, ja vēlaties intensīvāku tīrīšanu. Īpaši šo mēs iesakam anālo rotaļlietu tīrīšanai, tā kā anālajā atverē ir vairāk intensīvas baktērijas, tad šis arī ne tikai kavē baktēriju augšanu, kā iepriekš apskatītais līdzeklis, bet viņā ir arī virsmaktīvās vielas, kas nogalina baktērijas, līdz ar to vēl augstākā līmenī uzturot šo te tīrību. Viņš būs piemērots ļoti anālajām rotaļlietām, kā arī, ja ir mikrofloras izmaiņas un tiek paralēli lietot, piemēram, kādi ginekoloģiskie medikamenti, un tomēr gribam arī rotaļlēties, tad, lai šīs te baktērijas esot uz rotaļlietas tiktu nogalinātas, šis būs brīnišķīgs piemērots līdzeklis tam. Līdzīgi kā iepriekšējo uzsmidzinam, ļaujam brītiņu iedarboties, noskalojam ar tīru ūdeni un pēc tam ievietojam rotaļlietu glabāšanas maisiņā, kastītē, kas jums ir pieejams un jums ērts. Pure Toy Foam ir viens no viņu jaunākajiem tīrīšanas līdzekļiem. Šis ir īpaši piemērots masturbātoru tīrīšanai, bet to var, protams, izmantot arī jebkuras citas rotaļlietas tīrīšanai. Tas ir forši tieši masturbātoriem, jo šī te putu formāta dēļ viņu ir vieglāk visās masturbātoru krociņās dabūt iekšā, iebīdīt viņu, tad korķīti noņemam, saspiežam vai uz rokas, vai jau uzreiz uz masturbātora, un tad ņemam rotaļlietu rokās, izmīcam, panākot, ka produkts ielien visās rotaļlietu stūrīšos, nišiņās, visur, kur tas ir vajadzīgs. Super ērts, tas ir arī vairāk reliefainu rotaļlietu tīrīšanai, tieši tāpēc, ka nodrošina pārklājumu visur un tiek iekšā, atstājam, tātad saputojam, izņurcam, lai produkts pārklātu visu produktu, ļaujam mazliet iedarboties un pēc tam tieši tāpat kā visus citus tīrīšanas līdzekļus noskalojam nost. Šis vēl ir interesants ar to, ka ja nu gadījumā esam kādā festivālā ārpus dabas vai kur un nav iespēja noskalot ar tekošu ūdeni, tad kādu reizi putas var arī vienkārši noslaucīt ar dvielīti nost un būs ok, bet, kad atgriežaties pie tekošā ūdens, tomēr iesaku rotaļlietas vēlreiz kārtīgi nomazgāt un noskalot. Paldies, ka noskatījāties! Šī bija Pure produktu apskates sērija. Sekojiet līdzi informācijai, redzēsim, kas tad būs nākamajā epizodē.